Ģirds Prāmnieks ir atbraucis pie mums. Mēs Ģirdu sveicam ar aplausiem. Aicinam tev priekšā. Viens no neordinārākajiem mūsu baznīcas garīdzniekiem. Kalpo Svētā Pāvila baznīcā Rīgā. Ģirds ir daudzbērnu tēvs, vīrs savai sievai, un sīkāk varbūt tu pats vari iepazīstināt ar sevi, bet prieks, ka tu piekriti. Mēs varam apsēsties. Paldies par ievadu un uzaicinājumu. Šķības man skatās arī šodien. Es ceru, ka jūs neskatīsieties pārāk šķību pēc šīs dienas. Mums ir ieraksts. Jā, es jau noskaidroju, kur un kad tiks publicēts. Jā. Es domāšu, ko runāju. Jā. Es domāju, ka tur nav. Mēs necenzēsim. Jā, man vienmēr licies svarīgi, ja kāds cilvēks stāsta kaut ko vai māca vai kaut ko, kas tas ir pa putnu priekšā man vai ne, kas viņš ir pats. Un es tad pāris lietas varbūt izstāstīšu par sevi, tā iepazīstinot vai ne, es sapratu. Un es esmu, vienīgās sievas vīrs, tās man ir 5 bērni. Un, kā es kādreiz saku, 5 šeit uz zemes, 1 debesīs. Tad es esmu laulībā pār pa 20 gadus. Un, mana dzimtā draudzība ģimene, kurā es esmu, tā Dieva ģimene, kurā es esmu uzaudzis, ir Jēzus baznīca, Jēzus draudze, kas savā būtībā ir tāda draudze, kas vienmēr ir bijusi tā ne tikai aktīva, dzīva draudze, tāpat kā jūsu draudze, bet arī tāda, kur mācītājs nav nagla visam, ap ko viss griežās. Bet tur ir daudz kalpotāju un draudz, kurā patiesībā ikvienam ir vieta un iespēja kalpot. Un tādā vidē es esmu uzaudzis. Tas tā, lai saprastu varbūt tās, no kurienes es nāku, vai ne? Un jūs draudz arī ir ļoti dzīva draudz, un es atceros man bija laikam 15, 16 gadi no tāda jaunieša laika, kad, ja Latvijā ir tāda vēl kāda ļoti dzīva un aktīva draudze, tad tā ir Talsu draudze. Un es atceros, mums bijis kaut kādas sadarbības, draudzības, tikšanās, un tas, kas man vienmēr fascinēja jau tik ļoti senos laikos, jūsu baznīcā, jūsu draudzē, ka jūs savā baznīcā arī esat atraduši ielikuši lietas, uz kurām arī 90. 2000. gados varēja skatīties šķībi. Tas ir ekrāns. Un man ļoti fascinēja draudze, kurai ir ekrāns, un tā, jo tas ir tāds tā kā, es nezinu, priekš manis toreiz bija tāds brands, tā ir īsta draudze, vai ne? Ja var uzlikt ekrānu baznīcā, tad pēc tam ir tā, ka savu dzīvi, man nebija nodoms būt pa mācītāju, bet es esmu ļoti arī tāds praktisks cilvēks, man patīk darboties, kustībā būt. Es neesmu rakstāmgalda mācītājs, man ir rakstāmgalds, kur pagājušajā nedēļā man Lietuvedi teica, tu vari viņu atdot kādam, tev jau viņu baigi nevajag, vai ne? Bet es savu galdu teicu, nevaru atdot paturēšu viņu, jo pie tā galda ir iztulkots Šekspīrs latviešu valodā, un viņam ir ļoti liela vērtība tam galdam, manās acīs. Bet patiesībā ir tā, ka es vienmēr biju tāds, man ir paticis kustība, darbība, praktiski strādāt, un es gribēju būt pa diakonu vai darīt baznīcā kaut ko jēdzīgu, jo es atceros, ka man omīte prasīja, vai tu negribi būt mācītājs. Un es sēdēju Jēzus baznīcā balkonā augšā, un es teicu, ka es negribu būt, un tam pāris argumenti. Viens tas, ka man nepatīk runāt cilvēku priekšā. Tas nav mainījies līdz šai dienai. Otra lieta, jo parasti man skolā bija tā, ka pat, ja zināju dzejoli, man izsauc pie tāfeles, es viņu aizmirstu tajā brīdī, kad es nostājos pie tāfeles, vai ne? Tāpēc man likās, tā nav mana lieta, un otrs, kas man traucē, bet tas, ka šķiet mācītājs neko jēdzīgi nedara. Es nezinu, kā jums pa jūsu mācītāju šķiet, bet man toreiz likās vienreiz nedēļā iziet priekšā, it kā tos prediķi laikam viņš gatavo pats tās 20 minūtes, bet vispārējais es redzēju, ka viņam ir rakstīts priekšā. No balkona to varēja labi redzēt, vai ne? Un man tas priekšstats bija tās, tā izniekot savu dzīvi es arī negribētu, vai ne? Tā. Bet Dievam vienmēr ir savs plāns un savs skats uz lietām, un es tagad citēšu tādu ļoti gudru vīru. James Bonds teica, vai ne, nesaka nekad nesaka nekad, vai ne, tā. Un
Jā, un tā es nonācu patiesībā. Man arī manā garīgā dzīvē vienmēr bijis tā, ka es esmu Dievam teicis, es gribu kalpot, lieto mani, bet ezis ir lepns putns, un ja tu neiespers, viņš nelidos. Un es esmu ezis. Nu tā, ja tu gribi man lietot, tev man ir arī kaut kur jāiebīda. Un jāiesper man, un tad, bet es arī ļaušos. Kur man liks, tur es arī iešu. Un tā man dzīvē sanāca, ka Dievs man arī bīdīja, un reizēm lietās, kur es nonācu pie secinājuma, ka tas nav mans, tad Dievs man iebīdīja tieši tur, vai ne? Un es diezgan daudz dabūju atzīt Dievu priekšā, ka viņš zina labāk nekā es, un pazīst mani labāk nekā es. Un Jeremijas grāmatā jau arī Jeremijam Dievs saka, pirms es tevi radīju mātes miesās, es tevi jau izredzēju par pravietu tautām, vai ne? Un Dievs zina vienkārši labāk, pazīst mūs labāk. Jā, tā es nonācu. Es gribēju patiesībā kļūt jūrnieks kādā brīdī, un es nekļuvu par jūrnieku tā iemesla dēļ, ka man jābūt tālu prom no mājām tad. Un nākamais, kas bija, es pēc 2 gadiem nokļuvu studijās Šveicē uz, toreiz es domāju, 7 gadiem, bet sanāca 5, vai ne? Un es arī domāju, tā es neaizgāju uz jūras skolu, lai nebūtu 6 mēnešus, jābūt prom no mājām, un tagad es būšu gadiem prom no mājām. Bet Dievs zina lietas labāk, un māca mūs arī mani, un es studēju ne luterāņu baznīcā, bet mums bija lielākā daļa pasniedzēju īsti luterāņi. Bet tā bija Brīvbaznīcas savienība, un tur es piedzīvoju draudzi un baznīcu arī citādāk. Un es biju arī ļoti izaicināts, jo es atceros pirmo reizi, kad es aizgāju uz dievkalpojumu, tas bija tikko atbraucis, es nepratu nevienu vārdu runāt vāciski, izņemot varbūt tur Hitler kaput un das Haus, der Hund, vai ne, un vēl kādu vārdu rupjāku. Bet es no rīta zvanīju baznīcu, un es skrēju baznīcu kopā ar savu draugu, un mēs 2 latvieši tur bijām, mēs aizskrējām uz baznīcu, un baznīca zvana, un mēs ejam baznīcā, mūsu skolas baznīcā, aptuveni tik liela kā šī, un mēs ejam iekšā, un tur ir vienkārši pilnīgs tukšums. Baznīca zvana, bet nav neviena cilvēka. Pilnīgi neviena. Ērģelnieka arī nav, mācītāja arī nav, nekā nav, vienkārši tukša baznīca vaļā, bet zvana. Viņš arī elektroniski darbojās. Un es nevaru saprast, kuras veidinā var būt dievkalpojums. Tad es redzēju, ka tur bija tās diakonijas māsas, tādas kundzes, kas jau tavā pensijas vecumā tādiem mazām baltām cepurītēm, tādā smukā rindiņā iet uz mūsu konferenču centru. Un dievkalpojums bija konferenču centrā. Vienkārši baznīcā bija pa maz vietas, bet man tā pirmā sajūta bija, jums ir tik skaista baznīca, un jūs izvēlaties neiet uz baznīcu, bet svinēt kaut kur citur dievkalpojumu. Un tās jautājumi par vērtībām, pie kā es turos, kas man ir svarīgs, kas manai ticībai ir nozīmīgs, pie kā man ticība turās, es tajos gados daudz biju izaicināts. Un jums to padalu tāpēc, ka tas kaut kādā ziņā mani veidoja, Andris teica, man skatās šķērsām, bet ir tā, ka tas mani veidoja, un man bija daudz lietas jāizvērtē un jājautā, pie kā es turos, uz ko es balstos, kas ir ticības pamatā, un beigās, ko Bībele saka. Kas ir tradīcija, kas ir vēsture un kas ir Dieva vārds, vai ne? Un uz kā tad mēs patiesībā stāvam, uz kā es stāvu. Un tas laiks mani ļoti veidoja, pēc tam atgriežoties Latvijā, tas tā sirds nomierināšanai, es biju Lutera akadēmijā, izgāju, izmācījos, man pārbaudīja vēlreiz to pašu, ka es deru, dabūju zīmogu un tad tika ordinēts otrais. Jo vienreiz man ordinēja tur un vienreiz man ordinēja šeit Latvijā. Bet mans mērķis patiesībā bija no paša sākuma brauc mācīties, lai kalpotu pēc tam šeit Latvijā, jo tās bija mans aicinājums. Un kopš tā laika es kādu laiku kalpoju Jēzus baznīcā, Jēzus draudzē. Paralēli mēs ar sievu veidojām Rāmaus Debkina mūžu, atjaunojām un taisījām, iesākām to. Un tad kādā brīdī nāca aicinājums, bija vairāk aicinājumu, bet kādā reizē uz Pāvila baznīcu. Un iepriekš mēs vienmēr priecīgi atteicāmies, tad šajā reizē bija tā, ka nebija miers ar to mūsu atteikumu. Mēs bijām pieņēmuši lēmumu, ka nē, mēs paliksim Jēzus baznīcā kalpot, bet nebija miers ar to nē. Un tā mēs nonācām Pāvila baznīcā. Un tagad Pāvila baznīcā laikam ir 13. gads vai 14. 14. tagad, jā. Tā. Tagad es aptuveni iepazīstinājos ar
Jā. Jāsaka, ka savā laikā mācoties Rīgā augstskolā, man sanāca tā neviļas būt mācību procesā ar tavu vienu no brāļiem. Un es atceros, ka mēs braucām uz Rāmavu savā laikā kaut kādas tur klavieres staipīt vai vēl kaut ko. Izmantoja visus, ko varēja. Izmantoja, bet man jau tajā laikā likās, tāds interesants čalis. It kā mācītājs, bet ar savu tādu savādāku pieeju. Tas man vienmēr bija tāds, varbūt savādāk. Tā. Un kaut kāds paralēls varbūt tās ar to, ka tā tava pieredze vai teiksim, tā vide, tur, kur tu pārbaudi savu ticību vai tur, kur tu mācies, ka tas nav tikai tīri luteriskais formāts, tāds standarts luterāns. Nāk ārā tev jau tā mācītāja grāmatiņa uz rokas, un es domāju, ka tas vienmēr palīdz. Arī, teiksim, manā pieredzē, kad arī nav tikai luteriskais tas konteksts, ka tas ir palīdzējis skatīties varbūt uz lietām savādāk. Un tad vienmēr ir tā, ka ar tādiem cilvēkiem ir vieglāk runāt. Es nezinu, lai man piedod pārējiem mūsu amatbrāļi, bet tie, kas ir tādi konservatīvie luterāņi, tad ar tiem ir patiešām jādomā, ko tu runā. Bet ar Ģirtu tā nav, un tāpēc Ģirts ir šeit, un mēs šajā nākamajā stundā iziesim cauri varbūt tēmām, kas saistāts, es tās priekš sevis esmu salicis kā baznīcas sabiedrība un ģimene. Saliekot šīs trīs tēmas vienā, izējot cauri, teiksim, sākot ar baznīcu pasaulē. Un proti, mēs jau kādus gadsimtus dzīvojam šajā ka baznīca ir atdalīta no valsts vai otrādi valsts, tad ir sev nodalījusi no baznīcas. Jo, ja mēs tā vēsturiski skatāmies, tad kādreiz tad baznīcas vadītājs bija arī valsts vadītājs vai tuvu stāvošs cilvēks, un tad tur visi tie procesi, kas tur notikās, bija, teiksim, roku rokā. Un tad pēdējos gadus dzīvojot, mēs jūtam, ka vai par laimi, ja, vai kādiem šķiet diemžēl, ka tā baznīca ir atdalīta no valsts. Vienmēr, kad ar skandināvu cilvēkiem sanāk runāt, viņi man prasa, cik man valsts maksā algu. Un es saku, mums jau ir šķirta no valsts baznīcas un tā. Kā tev liekas? Ir labi vai slikti, ka baznīca ir šķirta no valsts? Katrai medaļai savas puses. Un es personīgi domāju, ka tas ir labi, ka baznīca ir šķirta no valsts, tā kā tie procesi notiek paši pa sevi, jo vienmēr būs jautājums, tad, kurš būs tā galvenā viola, vai ne? Un, ja arī mēs esam kopā, vai tas pasaulīgais vai baznīciskais. Es redzēju abus modeļus, Skandināviju jau pieminēju, vai ne, bet ir arī Vācijā, kas mums tuvāka vācu luteriskā baznīca, ir kā valsts baznīca un mācītāji ir kā ierēģi, valsts ierēģi. Un no vienas puses tas ir labi, valsts maksā naudu, no cilvēkiem tiek iekasēti nodokļi, un tas viss notiek sakārtota sistēma, kā jau pie vāciešiem, vai ne, viss sakārtots līdz pēdējiem feniņam, viss ir skaidrs, bet kur tas patiesībā novada, mēs zinām, 50. 60. gadu liberālā teoloģija, realitātē baznīcas ir tukšas, un luteriskās baznīcas lielākā daļa viņas ir tukšas. Es pats biju daudzās baznīcās, runājot ar daudziem mācītājiem. Mācītāji ir ierēģi, viņi ir studējuši teoloģiju, bet viņiem nav ticības, nav dzīves ticības. Viņi pat arī bieži arī sarunās ar vairākiem runājas, kas saka, viņš tā kā saka par Jēzu, bet pats viņš netic. Ja viņš pats domā, ka varbūt bija dvīņi vai kaut kas tāds. Un dabiski tie cilvēki to sāsta, un tās draudzē tad nav baznīcā īsti ko vairs smelt, tur nav nekāda garīgā nekā. Taču mēs Latvijā tāda baznīca beigtu pastāvēt, vai ne, kurā nebūtu cilvēku. Jo nav cilvēku, nav ziedojumu, nav kas kalpo, nav kas uztur, un viss dabiski beidzās. Bet tur nē, jo valsts finansē.
Un vāciešiem vienmēr viņi paši smējās par savu baznīcu. Viņi teica, mums ir mācītājs lielā baznīcā, tukšā, kurš dzīvo draudzes namā un brauc ar Saab vai Volvo. Vai ne? Jo viss ir nodrošināts. Finanses nāk kā valsts ierēdnim, tu saņem naudu neatkarīgi no tā, vai tur ir kāds tajā baznīcā vai nav neviens tajā baznīcā. Vai ne? Tu neesi atkarīgs no tā. Un tā būtu tā medaļas otra puse, ka patiesībā vienalga, ko tas cilvēks tur sludina, nesludina, dara, tas nekādīgi neietekmē viņu pašu, arī teiksim, ar tas algu vai finanses. Un tā būtu tā otra puse. No vienas puses ir jauka, ka viss ir nodrošināts, no otras puses tur nav nekādas atbildības vairs un nekā. Un es tāpēc no šīs skatu punkts teiktu, ka labāk, ka katra draudze vai baznīca ir pati par sevi dzīves organisms un Dievs savus dāvanas ir ielicis katrā draudzē, nevis vienā mācītājā vai vienā vai divos cilvēkos, bet tiešām draudzē. Un draudze mācās lietot to, kas viņai ir dots, dzīvo ar to un nes to atbildību primāri jau Dievu priekšā. Vai ne? Un arī dzīvo tad paļāvībā nevis uz valsts kasi vai uz kārtējas partijas aizstāvēšanu vai lobiju, bet uz uzticībā uz Dievu un uz to, ko Dievs viņiem pašiem dod un ko viņi paši kalpo. Tas, man liekas, veidot patiesībā tādu dzīvu, dabisku vidi, kur tiešām var dzīvot no ticības un draudz var dzīvot no tā, ko Dievs viņai dod. Tas mans varbūt jautājums ir varbūt vēl globālāk nekā draudze. Kā baznīca, kā institūcija, kas pārvalda šo te, kā mēs sakam, sakramentus, ja, kas to mācību tur tīru, vai ne? Un vienā brīdī mēs sakam, mēs būsim sabiedrībā, bet mēs netiksim iespaidot no šīs sabiedrības dažādām vēsmām, vai ne? Un tad, lai kādi varbūt, kāda politika būtu tajā valstī, ka baznīca saka, mēs esam autonomi. Es uz to varētu atbildēt ar vienu vienkāršu jautājumu. Atbildi, ko mēs visi zinām, kas maksāts pasūta mūziku, vai ne? Un tā, diemžēl, ir tā realitāte šajā pasaulē. Tāpēc, ja tā globāla baznīca nošķirta, es domāju, dod baznīcai to iespēju pašai pieņemt lēmumus un pastāvēt uz savām vērtībām. Palikt neietekmētām. Jā, un te redz, tas jautājums ir, mēs sakam, mēs esam autonomi, bet mēs joprojām esam šīs sabiedrības daļa. Un sabiedrība ar to rēķinās. Viņi saka, reku ir arī tāda institūcija kā baznīca. Un mēs mēģinām to sadarbību veicināt. Piemērs par mūsu pilsētu, kurā mēs esam. Pašvaldība ļoti lielā mērā sadarbojas ar draudzēm. Mēs tiekam aicināti uz dažādiem pasākumiem, piemiņas brīžiem, un tur integrēt arī pilsētas svētkos, un viss notiekās. Un liekas, ka tā sadarbība ir laba. Bet tas mans jautājums ir, vai tas, ka tā baznīca ir šķirta, vai tā plaisa, kas bija sākumā, mēs sakam, mēs esam divi līdzās pastāvoši, uz līdzīgi pamata esošas kaut kādas vienības, baznīca un valsts, piemēram, vai šī plaisa tagad nav palikusi aizvien lielāka? Es domāju, ka viņa pēc definīcijas nevar palikt mazāka. Viņa tāpatās jau ir lielāka tajā brīdī, kad baznīca nošķirās no valsts, ja kādreiz valsts no baznīcas vai kā. Tad jautājums patiesībā par vērtībām, ja kas mainās. Un tā plaisa veidojas jau nevis no tā, ka mēs tur naidīgi vai nenaidīgi vai pretstatiski, bet pretstatīt viens otram, bet tam tā nav jābūt. Tas, kas mūs vienos un ļaus lietas darīt kopā vai nē, izjust to arī divi dažādi organismi, arī institūcijas var veikt vienu darbu kopā. Tas būs saistīts ar vērtībām un pamatiem, uz kuras viņi stāv. Ja tie būs līdzīgi un mērķi būs līdzīgi, tad daudz kas būs iespējams. Un, teiksim, es neesmu Talsu iedzīvotājs, bet es iedomājos jūs, ja draudze, baznīca, teiksim, un pašvaldība aicina jūs piedalīties kādos pasākumos, vai ne, viņa norealizē un ar to nokomunicē ar jūsu vērtību un vietu, kādu daļu no Talsiem, un kas man liekas ļoti forši, ja tā iniciatīva nāk no tās puses, kur es noteikti atsauktos arī tādos brīžos, un kas, man liekas, ir labs signāls, un ja tur ir mērķis kaut ko izveidot, kaut ko dāvāt, kaut ko darīt pilsētai iedzīvotājiem, tas ir
pašvaldības mērķis, tas ir draudzes mērķis, vai ne, tad tur nav, es domāju, nekādu konfliktu, nekādu problēmu, vai ne? Vai tur jābūt uzreiz ļoti lielai, tā kā viens veselums droši vien, ka nē. Bet, ja tās vērtības saskan, ļoti labi var sadarboties. Un cik līdzīgi es varbūt salīdzinātu, tā kā divi cilvēki, viņi arī varbūt ir ļoti atšķirīgi. Bet, ja tās vērtības un mērķi kaut kādā jautājumā saskan, mēs varam būt par svētību kopā un arī, darīt labas lietas un ļoti labi pastāvēt līdzās viens otru papildinot, jeb stiprinot, jeb atbalstot. Un droši vien ir tādas situācijas brīži, kad baznīca jāsaka, viņa bez pašvaldības kādreiz arī nevar. Un varbūt tieši otrā, kādreiz arī pašvaldība jāsaka, mums tā baznīca arī ir vajadzīga, vai ne? Tā kaut kādās situācijās brīžos. Par to, cik liela teikšana, droši vien tādās lielās kategorijās beigās jau ir tā, ka tas, kurš izšķirošos jautājumos bieži, tad, ja tie viedokļi atšķirās, tad ir tās, kurš maksāts pasūt mūziku vai ne. Tā būs tā vieta, kur baznīca jāpieņem lēmums, vai viņi tur tajā vietā vēl var iet līdzi un turpināt. Tas būs atkarīgs no mūsu vērtībām baznīcā šeit. Un par tām vērtībām arī runājot, ir tā, ka kādas tās vērtības tajā konkrētā sabiedrībā tiek kultivētas un no kuras puses tās vērtības tiek ievirzītas. Vai ne? Tas pēc kāda laika rezultēsies arī tās sabiedrības noskaņojumā. Es nezinu, kā tu jūti Rīgā, bet varbūt pēdējos gadus, labi, mums tur ir globāli pasākumi arī bijuši, kas ir daudz ko izmainījuši gan tajā pašā baznīcā, sabiedrībā, bet tāds sabiedrības varbūt kūtrums, ne kūtrums, bet tāda sabiedrības nesapratne par to, kas ir baznīca vai ko tā baznīca piedāvā. Un galu beigās, vai mums tā vispār ir vajadzīga? Piemēram, kazuāli kritums. Mēs tikāmies pirms kādu laiku ar dzimumsarakstu nodaļas kādiem darbiniekiem, un tur, dzimumsarakstu nodaļā viss notiek. Tur katru nedēļu ir tik un tik laulības. Baznīcas laulības ir ļoti retas pēdējā laikā. Vai bērnu kristības, vēlme pēc bērnu kristībām arī ir ar lielāku kritumu, vai tur, tās pašas kristīgas izvadīšanas, vai tāpat iesvēc kursa vajadzība. Jo tas, protams, kad iesvēts kursus, nozīmē, ka tev būs iespēja saņemt šīs kazuālīs, vai ne? Vai tu to jūti? Jā, pie mums arī tās izmaiņas ir, un es varētu arī par kritumu runāt. Arī un pie mums arī. Es nevarētu pa jaunciem draudz, varbūt, bet pa Pāvila draudz, jaunciem draudz tik maz. Bet, ka tur viss tikai aug. Bet vispār ir tāds kritums. Skaits samazinās laulību, un ja tas jautājums varbūt ir, kāpēc, no kurienes tas vējš pūš, tad domāju, tur ir vairāki iemesli. Viens, mums godīgi jāpajautā, kāds ir baznīcas tēls sabiedrībā šodien. Un to tēlu veidojam mēs, un veido arī kādu cilvēku mērķtiecīgi, varbūt sabiedrībā, vai ne? Un tur, man liekas, ir tā, ka es varbūt tagad nedaudz kritizēšu, varbūt mūsu baznīcas sabiedriskā attiecību daļu vai kā, bet droši vien jūs arī esat ievērojuši, ka baznīca runā tikai tad, kad viņu kāds apvaino. Es domāju, tīri mūsu baznīca, vai ne? Tajā brīdī mēs kaut ko dzirdam, bet tad parasti tas ir vienmēr, jūs jau paši zināt, kā ir, ja jums ir jātaisnojās par kaut ko, tad tam nav vairs tā vērtība, vai ne? Pietrūkst tās baznīcas balss patiesībā būtiskos procesos. Baznīcā, man tāds reizēm mēs esam iegrimuši nebūtiskos jautājumos un procesos, arī kā mācītāji savā ikdienas dzīvē, arī baznīcas kopumā. Un droši vien arī, ja tās lietas, ko mēs diskutējam, viņas nav aktuālas, viņas neskar sabiedrību, tad mums jājautā, ko mēs īsti sabiedrībai to varam dot. Sabiedrībai tas iet gar ausīm, ja viņi nesaprot, kas tas ir. Un droši vien ar tas sabiedrība, tas tēls, es domāju, ka mums ir turbulenti laika aizmugurē aizgājušajos gados, kur ļoti daudz ko sagaidīja no baznīcas, kā baznīca reaģēs, ko baznīca darīs. Es domāju par ierobežojumu laiku un tā.
jo tur parādījās ar tās vērtību jautājumus ļoti izteikti, vai ne? Un tur arī cilvēki būtu sagaidījuši, un varbūt tās kādi nesadzirdēja, ja nebija varbūt tās baznīcas nostājas tādas skaidras kādos jautājumos, un baznīca vienkārši lēnām varbūt to savu tādu stabilitātes tēlu, vērtību, tāds, pie kā var turēties, kam var uzticēties, bišķītiņi zaudē. Es to esmu priekš sevis varbūt definējis kā tādu viedokļu līderis. Ja vēl kādu laiku atpakaļ baznīcai bija šī viedokļu līdera status, teiksim, uz kādām jomām tur runājot. Kaut kāds, kā tu pareizi arī pateici par to sabiedrisko attiecību daļu, vai ne? Kad ir kaut kāds lobijs, kuru arī baznīca izveda, vai ne, savā laikā. Un tagad liekas, ka patiešām ir tāds iestājies klusums, un ja jātaisnojās, tad mēs taisnosimies tā ļoti neveikli, un tad lieciet mums mieru pēc tam. Jā, man liekas, baznīca, tas ir atkal par to iešanu uz āri. Baznīcā nav tā, ka mums nav labu lietu. Mums ir labas lietas, kas notiek un draudzes dara. Viņas vienkārši neizskan. Ja kaut kas slikts notiek baznīcā, tad tas izskan. Par to parūpējās, lai tas izskanētu tālu, vai ne? Un tur mums jāsaprot, ka sabiedrība, neviens no ārpus to labo nenesīs ārā, ja ne mēs paši, vai ne? Un es domāju, ka tas var būt tās par to tēlu. Vēl var runāt par atsevišķām situācijām, baznīcām, lēmumiem, mācītājiem kā personām, vai tas tēls teica līderība, vai līderība, tad jābūt tiem līderiem, domās, vērtībās, tā. Vai mēs uz to varam pretendēt? Arī liels jautājums ar šobrīd, teiksim tā, ar tiem personāliem cilvēkiem, kas mums ir, kādi viņi ir. Un vēl man liekas, pie šī ir mums studēt par tām kazuālajām tieši, mums jau droši vien pašiem jāatzīst, ka ir ļoti sarežģīti salauzties baznīcā. Jā. Es pateikšu, cik sarežģīti tas ir. Pāvila baznīcā ir tā, ka es esmu noteicis tā, ka mums tie, kas grib laulāties, viņiem ir baznīca nosaka jābūt draudzes locekļiem vismaz vienam no abiem. Tas nozīmē, ka jāiet iesvētas kurs, un mūsu baznīcā tas ir alfa kurs plus iesvētas nodarbības nedaudz klāt, mēs esam viņu apvienojuši. Un tad Pāvila baznīcā prāmnieks prasa vēl laulāto kursu obligāti, jo lielākoties visas ģimenes, kas nāk cilvēki, kas nāk no malas, viņi nāk no salauztām ģimenēm sabiedrībā lielākoties, kur nav īsti skaidrs, ka viņi vispār zina, kā tādai laulībai jādarbojās, kas vispār tur ir domāts. Protams, ka mēs ar vienu kursu nevaram iemācīt vai iedot visu cilvēkiem, bet vismaz mēs varam dot iespēju viņiem domāt, atklāt kādas lietas, un viņi ir dzirdējuši viņas. Un tas veido arī kaut kādu saikni. Mēs arī varam to vērtību, kādas vērtības arī iedot caur to viņiem. Un tā, vairāk arī mēs neko neprasam. Bet, ja teiksim, kazuālīs, pat pagājušajā nedēļā mēs sarunā kādu cilvēku, kurš man zvanīja un prasīja, bet kā ir, man vajadzīgs nokristīt bērniņu kādā citā baznīcā, un ir nepieciešams abiem vecākiem būt kristītiem, iesvētītiem draudzes locekļiem, krustvecākiem jābūt kristītiem, iesvētītiem kādā citā draudzē, draudzes locekļiem, un citādāk bērnu nokristīt nevar. Vai ne? Es gribu teikt, tas siets ir tik maziem caurumiņiem, ka tur ļoti grūti tikt cauri, vai ne? Cik daudz ir tās prasības un noteikumi, ko mēs uzstādām, ko mēs pieprasām. Un es saprotu, ka šie noteikumi nāk no seniem laikiem, mēs to visu zinām, un tas ir jauki, ja tāda kārtība ir. Un tad jūs pasīsieties arī savas draudzes arhīvā, jūs redzēsiet baznīcas priekšā iesvētāmos 50, 80 cilvēkus, baltās kleitās, liels notikums, vai ne? Tā. Un tur ir tas apjoms, tie 50, 80 reiz, 2 reizes gadā vai ne, 100 cilvēki iesvētās. Šodien tas tā vairs nav. Kā lielākā daļa cilvēku, kādā mazā konferencē man bija jāsaka, pie manis visi, kas nāk laulāties, ir, ja nebūtu mums 2 pāri no draudzes jauniešiem salauzējušies, tad mana statistika būtu 100%. Neviens nepieder nevienai draudzei. Visi dzīvo kopā pirms laulības. Vai ne? Un, tā statistika būtu tieši tāda. Un, protams, ja cilvēki nāk no pasaules un nāk uz baznīcā, viņi grib salauzties, viņi nāk tādi, kādi viņi ir. Un ja mēs uzliekam tik sarežģītus
nosacījumus, kur viņš patiesībā viņš grib vienkārši baznīcā salauzties un smukas bildes. Vai ne? Un mēs atkal sagaidām no viņa dievbijību, ka viņš ir gatavs uz zemes gulēt altāru priekšā. Tas neiet kopā. Un tur mums jāapsver, tad varbūt tās tieši arī par to mūsu sabiedrību un mēs, baznīca, arī par to mūsu tēlu, kāda mēs esam. Jo godīgi sakot, droši vien, ja mēs atšķirsim Dievu vārdu, Bībeli, mēs neatradīsim šos nosacījumus tur. Nevienu Bet tāds gandrīz. provokatīvs jautājums. Ko tu mainītu? Teiksim, ja tu būtu tagad mūsu arhibīskapa Jāņa vietā. Nekārdini. Jo Es negribētu, nē. Skaidrs, ka mēs retais, kurš pateikt, es varētu būt arhibīskaps vai ne, bet teiksim, tam mācītājiem, kas ir savā draudzītē vai ne, viņam pasaka, tu nedrīkst laulāt vai tu nedrīkst kristīt bērnus, ja tur nav vecāki izgājuši tās iesvētas mācības. Un skaidrs, ka ja mēs pirms kādiem 10, 20 gadiem, 30 gadiem teicām iesvētas mācība, tā būs tev 3 mēnešu garumā. Cilvēki bija gatavi iet. Vajag. Tad tie ir tie noteikumi. Sabiedrība ir kaut kādā ziņā pātrinājusies. Tas ātrums ir uzņemts un skaidrs, ka mums negribās investēt kaut kam laiku tikai dēļ skaistas ceremonijas. Tad ir dzimstarakstu nodaļa, kurā mēs varam izvēlēties Rundāles pili, pasaukt dzimstarakstu nodaļu. Mēs esam veltījuši tikai to pusstundu aizgājuši sakārtojuši tos dokumentus un ceremonija notiek, vai ne? Skaistā vietā, jā, valsts priekšā tas viss ir izdarīts. Tas mans, ko tu mainītu tajā baznīcas pieejā, lai viņa, teiksim, būtu tā, kur cilvēki teiktu, ok, šito es varu panest. Es domāju, baznīcai vispirms jāsaprot tas, ka viņas identitāte nav šajos noteikumos. Viņas identitāte ir Dieva vārdā un tajā vietā un laikā, kur viņi ir aicināti kalpot šajā paaudzē. Šodien šiem cilvēkiem, kas šodien ir. Un jāuzdodas jautājums, kā mēs varam viņiem vislabāk palīdzēt, ko mēs varam dot. Protams, ka mēs gribam kā baznīca, mēs cīnāmies par dvēselēm, vai ne? Tas ir mūsu galvenais mērķis, bet vienlaicīgi patiesībā mums jājautā, ko mēs varam dot, ko mēs varam šiem cilvēkiem palīdzēt. Un mums ir tā, ka tie nosacījumi ir... Es nepieturos tik ļoti pie tiem noteikumiem, visiem jābūt pareizi sakristītiem un sasvētītiem, un tad viss būs labi, bet mēs teiksim, tas var arī nebūt, jo realitātē jau ir tā cilvēki, kas nāk no malas, viņiem ir jāiesvētās, un tad viņi skaitās mūsu draudzes locekļi. Viņi ir tikko atnāca tikai dēļ tām laulībām, vai ne? Kļuva tādi, vai ne? Tāpēc jēdziens mūsu draudzes loceklis, kas tas ir? Tu viņu redzējis tikai pirmo un pēdējo reizi tajā laulību ceremonijā. Bet tas, ko mēs mēģinām izveidot, teiksim, dot iespēju viņiem izveidot attiecības, tāpēc alfa kurs ir tāda iespēja, kur viņi iepazīst cilvēks, citus ticīgus cilvēkus. Tas viņiem dod iespēju, ja noliek viņus kādreiz situācijā, ka viņiem jāpieņem lēmums, viņi ieraug kaut kādas lietas, ko viņi līdz šim nav redzējuši par baznīcu, par draudzi vai kā. Viņi sajūt to garšu, to elpu. Es vienmēr saku, bērnībā varbūt tās, es atceros, mamma cep torti, un tad bieži bija tās reizes, ka man gribējās tā garām ejot ar pirkstu tā putkrējumā. Un es vienmēr to centos izdarīt. Es nevaru visu torti dabūt, bet vismaz nogaršot, un tad man gribās teikt, vajag iedot cilvēkiem arī dot iespēju to nedaudz nogaršot. Un tālāk... Un tad laulāto kursu mums ir tā otra prasība, un mēs sakam to, jā, jūs nopietni gribat laulāties, nevis vienkārši sarakstīties, jo to jūs varat izdarīt, kā tu teici, ātri, pusstundas jautājums. Bet, ja jūs gribat laulāties, tad tas prasa ieguldījumu. Un es cilvēkiem arī sarunā vienmēr saku, ka jūs varat to nedarīt, jūs varat iet, ir cits baznīcas, kur jūs varat izdarīt visu mēnešu laikā, bet... Es saku, tā realitāte tāda, ja jūs neesat gatavi laulībā ieguldīt šodien, es esmu diezgan droši, ka jūs neieguldīsiet arī brīdī, kad būs pavisam slikti. Tāpēc tas ir tas mans skats uz jums. Vai ne? Jūs šodien negribat, tad es arī neesmu gatavs jūs laulāt. Un nevis tāpēc, ka jūs neiet kursu, bet tāpēc, ka jūs šodien neesat gatavi ieguldīt. Tas jums ir pa daudz laika, vai ne, jūsu attiecībās. Tad, ja tas ir sākumā jau tā, tad diez vai grūtā brīdī. Un tas liek cilvēkiem padomāt par to investīciju, savu ieguldījumu. Tad kāds cilvēks saka, jā,
Mēs gribējām pavieglo, bet kādreiz atnāk, bet šitas mums mainīja. Mēs gribam tā lietai pieiet apzinīgi. Un man liekas, tā saruna diskusija ļaut cilvēkiem uzrunāt, domāt, izvērtēt, palūkoties no citas skatu punkta, no tāda baznīcas skatu punkta arī uz laulību. Ir ļoti svarīgi. Es atceros, man kādā reizē aicināja laulāt pāri, kur bija arī krieviski runājoši. Tur bija cilvēki no Krievijas, un viņi nerunāja citā valodā. Un tad man mammas māsas vīrs ir krieviski runājošs, un es aizbraucu pie viņas, teicu, klausies, man tur ir ceremonija krievu valodā, es te dabūju tekstus tādus, kurus es knapi izrunātu varu vai ne. Un viņš teica, un tad mēs tur runājām, un viņš kaut kādas lietas teica, un tad es teicu, tā kā krievis, ženīca, un viņš saka, šitā nevar teikt. Es saku, kāpēc? Tas šitas pats precēties. Viņš saka, nē, ženīca un viņčāca. Ženīca, tas ir tā, katrs var, viņčāca, tas ir nopietni. Vai ne? Tas ir tā kā jau nopietni. Un, mēs varam varbūt mūsu baznīcā teikt, precēties un laulāties, vai ne? Ka tā ir cita lieta, jo mēs to derību slēdzam uz cita pamata. Un mēģināt cilvēkiem to pateikt, ka tā ir tā atšķirība. Jo sarakstīties jūs varat pie notāra un sakārtot visādas attiecības, kā jūs vēlaties, vai ne, ja tas jums ir tā vērts. Bet jūs gribat laulību, tad tas ir kaut kas cits un dot to iespēju. Bet, lai to varētu cilvēkiem pateikt, vispār ir jānonāk kaut kādā kontaktā. Un tas nozīmē, ka baznīcai jābūt visnotaļ atvērtam, mācītājiem jābūt atvērtam, uzklausīt, pieņemt. Un nevis pateikt, jūs neesat nosvētīti, sakristīti pareizi, tad jums jāiet projām, vai ne? Bet tieši skatīties, kā mēs varam palīdzēt tiem cilvēkiem. Viņi nāk no pasaules, no vides, mēs zinām, padomju laiki ir aiz muguras, 90. gadi ir aiz muguras, viss kaut kas ir aiz muguras. Tagad sabiedrība ar vērtībām. Mēs nevaram sagaidīt no cilvēkiem vērtības, ja prasīt no viņiem to. Es tagad teikšu tās, kā baznīcai nav tiesība prasīt no cilvēkiem to, ko viņiem nav iedavusi. Tas ir tā kā, ja mēs prasām no bērniem to, ko mēs viņiem neesam mācījuši. Tāda mūsu atbildība, ja mūsu sabiedrība nespēja, tāda, kāda viņi ir arī daļai mūsu baznīcas atbildība. Lūk, tas ir tas varbūt jautājums par to, kā baznīca komunicē, kas tad ir tā ģimene vai tā savienība, kas tur rodās tajā ceremonijas laikā. Vai ne? Un varbūt, ka tas zaudējums ir tas, ka mēs neesam pietiekoši skaļi vai saprotam runājuši par to, kas tad ir tā divu cilvēku savienība, kas ir laulība, kas ir ģimene. Un mēs sakām, izej to iesvētsmācību, tad tev taps skaidrs, kas ir savienība, kādai tai būtu jābūt, vai ne? Bet šis te ģimenes jēdziens, kur mēs jau a priori sakām, kristīgās baznīcas skatījums, ka ģimene ir vērtība, Dieva iedibināts veidojums, tas ir tas svarīgākais, uz ko mēs esam aicināti likt. Un tad, kad pie mums atnāk tie cilvēki, tad mums ir noteikumi. Zini, mums tev ir jālūdz 3 mēnešus, mums tev ir, vēlāk ceremonija jānovad, jākrist, jāiesvēt, tev ir jāiestājās draudzē, un tad mēs varam sākt domāt, vai jūs varat būt ģimene. Un es tev piekrītu, ka tas ir tur trūkst tā cilvēciskā iejušanās to cilvēku ādā, un tas ir tāds, ir ķeksīts, es to izdarīšu, viss ir kārtībā. Mums vairāk neko no tevis nevajag. Man pat nevajag dzirdēt, vai tu tici. Tu tur var pie tā altāra tur noteiktos vārdus solījuma tekstā, un tas ir viss, un es to pārbaudīt nevaru. Jo mums nav bijuši kaut kāda savstarpējā komunikācija kā tāda. Mēs dzīvojam tādā laikmetā, ka cilvēki vispār ir ļoti brīvi pieņemt savus lēmumus un izvēles. Vienlaicīgi cilvēki negrib lieki saistīties. Un es varētu ieskicēt, mums ir draudzē cilvēki, kas ir aktīvi draudzē, un varbūt tās nav iesvētījušies. Nav nekad varbūt sajutuši to tādu vajadzību, bet viņi ir aktīvi draudzē, viņi ir vairākus gadus varbūt tās, vai ne, un varbūt kasa vēl pakausi. Liela daļa nesaprot, vai tas ir vajadzīgs, es taču te esmu, vai ne? Mēs kādreiz sakam, ir vērts sakārtot to visu, vai ne tās, bet es ieskatēšu tādu variantu. Varbūt cilvēki šai draudzē, kas nāk un ir un kalpo, un varbūt kaut kādi papīri, kaut kādi ķekši viņiem nav
vai ne? Un tajā pašā brīdī, un man patiesībā kā mācītājiem ar to es jūtos labi. Man nav problēma ar to. Nav problēma cilvēks ir draudzē kalpo. Mums tādas situācijas, mēs jums atdrošina tāds kaut kāds tās ikgadējās maksas, vai ne? Mums nav tā maksa vairāk, bet mēs cilvēks lūdzam, reizi gadā kaut 1 eiro caur banku pārskati, vai kā, lai mēs redzam draudzes sarakstu, ko nodot virsvaldē, vai ne, ka tie aktīvie draudzes cilvēki, vai kā, vai ne? Un tik bieži tā, ka draudzes viena no aktīvākajiem cilvēkiem vienkārši tie sarakstā nav. Un man jāzvan cilvēkam, jāsaka, klausies, zin kā, bet mums tā kā tev jānoliek atvilknē uz stand-by, vai ne, jo, bet cilvēks ir katru svētdienu dievkalpojumā vada kalpošanas, bet mēs jau nepadomājam par tām juridiskām lietām un ķekšēm kādreiz. Un tāpēc, ka es jūtos, man nav nekāda problēma ar tādu cilvēku, viņš nāk pie altāra un gribētu salauts, es nejustos, vai viņš nes savu bērnu kristīt, es nejustos nekādā veidā slikti ar to, vai kā mācītājs teikt, ka kaut kas nepareizs notiek. Tajā vietā, kad atnāk cilvēks, kuram visi ķekši ir savās vietās, un viss ir, bet es viņus pēc sejas neesmu redzējis, bet viņš ir pārskaitījis regulāri, viņš viss ir darījis, vai ne, bet es viņu nepazīstu. Tajā vietā es jūtos diezgan, tā, ka man jāprasa, es saprotu, ka jūs esat mūsu draudzes loceklis, vai ne? Bet es jūs nepazīstu. Es jūs redzu, man liekas, pirmo reizi, vai ne? Un viņš man atgādina, saka, nē, es biju, jūs mūs salauzājāt pirms 9 gadiem, vai ne? Un es saku, jā, laikam tos 9 gadus jūs tā arī neesat redzējis vairāk, vai ne? Un tad es jūtos, drīzāk sliktāk. Tāpēc es teiktu, tie kriteriji mums jālūkojās. Tāpēc iepriekš pieminēju tās iesvētības pirms 100 gadiem. Visi lielākā sabiedrības daļa bija kristīti un iesvētīti. Palielam visi. Vienā vai otrā vai trešā baznīcā vai konfesijā vai draudzē. Šodien ir cita vide. Bet tad ir tas stāsts arī par to, kādā mērā notika tās iesvētas mācības. Teiksim, ir stāsts no gados jau cilvēkiem, kuri saka, mums mācītāji sapulcēja kopā kādā sestdienā vai 2 sestdienas, piemēram, vai kaut kā tāpēc, vai pēc svētdienā, pēc dievkalpojuma. Mums bija jāizlasa tur baušļi, tēvreiz jāiemācās, un mēs gājām pie altāra un mūs kristīja un iesvētīja. Tagad ir tā, ka tas... To es nezinu, ka tā būtu bijis, bet... Man ir kādi situācijas. Stāstījuši tā, ka tas nebija tur 3 mēnešu garumā vai tur, es nezinu, vēl kā iztiepts tur tajā laikā, bet ka tā, redz, tā katras draudzes un mācītāja, varbūt tā brīvība ir tā, kas tiek definēta no lielās baznīcas, kas saka, ka visiem tā ir jābūt. Un tad mēs ik pa laikam dzirdam, arī varbūt uz tevi kādreiz tas ir attiecies, kad eksperiments vai ne, par to, vai var salauzties ātrāk nekā šādā 3 mēnešu ciklā. Un tad mēs šķīvi skatāmies uz tiem, kas saka, tie jau tie brīvie, liberālie, tie jau tie, kas tur tikai tā ķeksīši pēc to izdara. Bet varbūt no otras puses tie ir tie, kas arī nāk tam cilvēkam tuvāk. Viss atkarīgs no leģendas. jā. Ko stāsta, bet tā ir tā realitāte, es pieminēju vienu mācītāju konferenci, kur man bija jāsaka, ka es nezinu, kādā pasaulē man brāļi, kolēģi dzīvo, vai ne, bet mana statistika ir tieši tāda, vai ne, ja tur kādu man stāv pretī kādu mācītāju un saka, nē, mums tur pirms laulības neviens nedzīvo kopā, visi nāk sakristījušies, iesvītījušies vēl kaut ko, es saku, tev sprauž batonus ausīs. Tā nemēdz būt, vai ne? Ja tie nav tavu draudzes locekļi, par ko tu zini, tad tā pasaulē vienkārši nemēdz būt, vai ne? Un es priecājos par cilvēkiem, kas nāk pie manis un sēž uz dīvāna ar 2 bērniem un pēc 13 gadiem attiecībā saka, mēs gribētu salauzties. Ko man darīt? Teikt, klausieties, ejiet, sāciet dzīvot atsevišķi, sāksim visu no jauna, jā, vai ne? Un tā man liekas, tas tāds, joks, vai ne? Tas nevar būt nopietni, vai ne? Tā ir tā vieta, ka mēs jautājums, cik tuvu mēs esam, un tas arī droši vien būtu tas moments arī pie tā tēla, vai ne? Kā baznīca mēs te esam, mēs dzīvojam kaut kādā savā sulā, savos pašizdomātos noteikumos un tā. Protams, ka mēs visi gribētu, lai viss būtu labi, pareizi un skaisti. Parādi man, kur tas ir. Nav pat tāda draudze, pat baznīca, pat mācītāji, kuru dzīvē viss būtu pareizi un skaisti, vai ne? Mēs visi dzīvojam no žēlastības, mēs saņemam žēlastību no Dieva, mīlestībā. Dievs mūs uzlūko tāds, kādi mēs esam, un tad nāk tie cilvēki pie mums, un ko mēs viņiem komunicējam.
bauslību, noteikumus, nosodījumu, vai ne? Vai pāraksti savu dzīvi, vai ne? Vai kādu, mēs patiesībā mums jau būtu jānes tieši tas pats. Mums būtu jāuzlūkojas ar žēlastību, ar mīlestībā viņi jāpieņem un jāsaka, ok, jūs esat šajā punktā, šajā vietā. Un es tagad minēju to piemēru ar tiem bērniem, piemēram, un es vienkārši redzu šos cilvēkus šeit, es saku, tas ir forši, ka jūs pēc 13 gadiem esat nonākuši līdz šim punktam. Kā jūs varat atbalstīt jūs vest tālāk? Reku, mums ir tā, jums būtu jāiziet tas, jāizdara tas, vai jūs to varēsiet ar bērniem, varēsiet, ļoti labi darīsim, un es neredzu problēmu. Vai ne? Teiksim tā, atbalstīt, vest viņus tālāk, jo tas ir mūsu aicinājums un uzdevums. Un, ja cilvēki ir atnākuši tik tā, ka viņi saka, jā, es gribu, vai mums nosodīt viņus, vai ne? Vieglāk ir nosodīt. Tādā ziņā, ka Bet tad tu nonāc televīzijā. Kļūst populārs. Bet tas šāda teiksim, attieksme vai tāds skatījums, skaidrs, ka ir, mēs arī skatāmies svētajos rakstos, vai ne, tur arī tur Dievs nepieņem, Dievam grēks ir nepieņemams, tur Dieva klātbūtnē grēcīgs cilvēks nevar pastāvēt, un baznīca tev saka, jā, mēs esam šeit tīri svēti, viss ir kārtībā, tie, kas ir tur ārpusē, tie ir tie pagānīšie grēcinieki. Un tad baznīcas tam mācītājiem uzliek šos te noteikumus, un tad tas mācītājs vēršas pie saviem draudzes locekļiem. Un mēs iemācāmies būt tajā sistēmā, ka ir vieglāk nosodīt. Pateikt, ar tevi nav labi. Ja? Tu neesi nācis 3 svētdienas uz dievkalpojumu, mēs tev jau šķībi skatāmies. Ja? Jūs dzīvojat kopā, neesat laulībā, mēs šķībi skatāmies. Es nezinu, vēl kādas lietas mēs ieraugam, uzreiz mēs pasakam, nav labi, Dievam tas nepatīk. Ja? Tas, ko tu saki, tas otrs, ja? Kā mēs tev varam palīdzēt? Zini stāst par mazo raganiņu. Kādai jābūt labai raganai? Es lasīju, nezinu to stāstu. Es zinu to stāstu. Zinu to stāstu. Tas būtu aptuveni līdzīgs stāsts. Ir kaut kāds priekšstats, kā tam vajadzētu būt. Viņš ļoti tālu var būt no realitātes, no tā, kas ir labs. Un man arī liekas, ja mēs lūkojamies, ja mēs uzstādām cilvēkiem visus tos daudzos noteikumus, un reāli mēs zinām, ka tie nav draudzes cilvēki, bet tie cilvēki no ielas, kas nāk no sabiedrības, kuriem nav nekāda sakara ar baznīcu, vai ne? Mēs viņiem prasam kaut kādas lietas, tas ir līdzīgi kā ja mēs lūkojamies Bībelē, pieminēja rakstus, tad jūs noteikti zināt to līdzību notikumu, kur 4 draugi atnesa uz gultas pieku to, kas ir paralizēts, vai ne? Un viņi nolaida caur jumtu. Un es bieži sev jautāju, kāpēc viņiem vispār bija jānolaiž caur jumtu. Tāpēc, ka tur bija daudz cilvēku apkārt, vai ne? Un viņi nevarēja tikt klāt, tas Bībelē tur ir teikts. Bet jūs esat kādreiz iedomājušies, kāpēc viņi, kas nes vienu uz gultas, nevarēja tikt tam namam klāt. Es vienmēr domāju, kas nebija kārtībā ar tiem pārējiem cilvēkiem, kas stāvēja ap to namu. Jūs neielaistu tādu iekšā savā baznīcā, tur kādu nestu pie Jēzus, kuram acīm redzami vajadzīga palīdzība. Kas ir ar tiem cilvēkiem, kas stāv tur riņķī apkārt, un tie nevar viņu ienest? Bet a priori, ja tu uzskati viņu par grēcinieku, kas ir pats vainīgs pie tā sava, Nē, es domāju, kas ir ar tiem cilvēkiem, kas klausās Jēzu, nav kārtībā. Viņi klausās par žēlastību, mīlestību, Jēzu viss stāsta, bet viņi nelaiž tur, kādiem ir jumts jālauž, lai viņš netiek cauri tiem cilvēkiem pie Jēzus, vai ne? Un tad, man liekas, tas jau būtu tas jautājums kādreiz par mums. Mūsu uzdevums ir, mēs sakam, skaļi sludināt un nest evaņģēliju un tā tālāk. Labi, es pārfrāzēšu to vienkārši. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem nonākt pie Jēzus. Vai nav tā, ka kādreiz mēs esam tas pūlis, kas stāv apkārt un nelaižam cilvēkus pie Jēzus? Mēs neesam Jēzus, vai ne? Un man vienmēr tas man liekas tāds, un arī lūkojoties tajā notikumā uz Jēzus savukārt, viņi ielaida. Jēzus neteica, klausieties, jūs neesat kristīti iesvētīti, tāpēc ienāciet pa durvīm kā cilvēki, vai ne? Mūsu noteikumi ir šādi, tikai tā var ienākt pie mums, vai ne? Tā, ejiet stājieties rindas galā. Tā arī nebija tā, vai ne?
Jo visi normāli cilvēki ir tajos laikos ienāca pa durvīm. Vai ne? Un mums, ja es varētu teikt, tas būtu pieklājīgi, tas ir pareizi, tas ir humāni, tas ir cilvēcīgi, tas ir kulturāli. Tas nevar šādu bardaku atļaut, vai ne? Nu, tā svešā vietā, svešā īpašumā, es nezinu, visu kaut ko var izfantazēt. Varētu filmus filmēt par šo epizodu. Bet Jēzum tas ir ok. Un viņam netraucē tas, ka tas notiek šādā veidā. Un, jo tas svarīgākais ir nonākt šeit, un kad cilvēks sastopa Jēzu, un es tagad teikšu vienalga kādā veidā un kurā vietā. Tas ir labākais, kas viņu dzīvē var būt. Vai ne? Un man patīk arī tajā notikumā tur ir tik daudz, ko mēs varam ieraudzīt, jo Jēzus arī, viņš tajā vietā tam cilvēkam saka, tavu grēki tev ir piedoti. Vai ne? Un mēs zinām, ka kādiem apkārt nebija labs šis teikums. Un farizēji uzreiz jau, kas te notiek, vai ne? Kas tas te ir, vai ne? Nu tā. Un, vai tad tas ir tas būtiskais? Un mēs arī patiesībā varētu jautāt, kā jutās viņa draugi. Es iedomājos, ja es būtu to draugu vietā, es atvedu cilvēkam vajadzīgu palīdzību, un Jēzus, tavu grēki tev ir piedoti. Viņš nestaigā. Jēzu, tā galvenā problēma, ka viņš nestaigā, ja kas, vai ne? Tāpēc viņš ir uz gultas. Mēs vispār tāpēc viņu atnesām, lai tu grēkus piedot. Es nedomāju, ka tie draugi nesa grēkus piedot. Nu, tā uz grēksūdas bikti viņa nesa pie Jēzus, vai ne? Viņa nesa viņu, tāpēc viņš nestaigā. Un es domāju, ka, ja par farizējiem mēs zinām, Bībele saka, ko viņi pie sevis domāja, pie kā viņi piedalījās. Es domāju, pie kā es piedalītos, ja es būtu to draugu vietā. Es teiktu, Jēzu, tu kaut ko palaid garām. Iespējams, pašu galveno. Bet Jēzus man teikt, nē, jūs palaižat garām pašu galveno. Vai ne? Tas, ka viņš nestaigā, mūsu miesa, mūsu dvēseli ir tik cieši saistītas. Tas, ka viņš nestaigā, ir saistīts ar viņu grēku. Un tas, ko mēs neredzam, jeb neapzināmies kādreiz. Vai ne? Nu, tā. Un tam liekas tik forši, ka Jēzus nesaka, ienāciet pa durvīm vai vēl trakāk, izsūdzi savus grēkus vai ne, sakārto sevi, kad būsi svēts, tad nāc. Vai ne? Nu tā, viņš zina, kas mums ir vajadzīgs. Vai ne? Un tāds ir jautājums, varbūt, kas mums būtu baznīcā jāuzdod šodien, jāprasa, vai mēs zinām, kas tai sabiedrībai šodien ir vajadzīgs. Ja mēs sakam, nav vērtības, kaut kas iet galīgi šķērsām, viņa nespēja staigāt. Kas ir tas, kas viņai vajadzīgs? Mēs varam viņai to dot, vai mums ir tas, ko dot. Man sieva šodien arī teica, tu esi uzmanīgs, ka tu kaut ko izsakies. Tur tā. Bet es tik un tā pateikšu. Katoļu prāvests nav pārāk daudz, pāvests nav daudz labas lietas pateikuši, bet kādreiz viņiem izkrīt kāda pērle. Un viens no pāvestiem aizpagājušais, kas bija, viņi tagad daudz pamainījās, nezinu viņu vārdus vairāk, bet nav mana futbola komanda, līdz ar to vienalga. Bet viņš pateica ļoti labu teikumu. Viņš teica, tas, ka baznīca ir patiesības turētāja, vēl nenozīmē, ka viņa ir sapratusi. Un man ļoti patīk šis teikums, jo patiesība mums ir Dieva vārdā, ka mēs viņu turam un glabājam, tas taisnība, vai ne? Tas tā, vai mēs viņu tiešām esam sapratuši, tas vēl ir liels jautājums, vai mēs paši viņu esam aptvēruši. Man liekas, ka mūsu iespēja baznīcai ir vienīgā iespēja palūkoties uz cilvēkiem, uz sabiedrību caur Kristus prizmu, kā Jēzus lūkojās uz šo cilvēku, uz gultas. Kas ir tas, kas viņu paralizē? Kas ir tas, kas viņam vajadzīgs? Un tā problēma nebija viņa miesā, tā problēma bija viņa dvēselē, vai ne? Un tai vajadzīga dziedināšana, tai vajadzīga atbrīvošana, vai ne? Un tādēļ viņš pēc tam varēja staigāt. Vai ne? Ja es arī to varu darīt, ja es arī to daru, vai ne? Bet tā pirmā lieta bija šī, un es domāju, mums arī, jāsaka, sabiedrībā notiek visādas trakas lietas. Domāju, cilvēki šausminās, te visi diskutē par olimpiādi, vai ne? Man draudzē prasīja, es nebiju skatījies olimpiādi. Man ir brālis tāds, kur, ja man par sportu kaut kas interesē, tad es viņam uzsūtu īziņu vai paprast kaut ko. Bet es nebiju skatījies, un tam man draudzē viens, otrs, trešais teica, un es sapratu, laikam man ir jānoskatās, lai es būtu lietas kursā vai varētu runāt līdzi vismaz. Un es nostājos, un es zinu, daudz cilvēku satraucās, bet man tā kā gribējās teikt, bet par ko mēs satraucamies tur? Es nezinu, jums olimpiādas atklāšana patika, nepatika? Es pats personīgi neskatījos atklāšanu, bet tas svarīgākais epizodes nostājas viņas YouTube salikts kopā. Bet ideja vienkārši, es domāju, ka nevienam jums nepatika, vai ne? Bet no otras puses, būsim godīgi, vai mūs tas izbrīna? Tas ļoti labi iedarās šajā sabiedrības kontekstā. Es domāju, mēs, kas tik ļoti satraucamies, lūkamies mūsu valsts galvu un vadību un mūsu vērtībām, kas ir tas mums vajadzētu
teikt, viss virziens šobrīd ir šāds, un šāds viens otrs burbulīts vai izlēciens uz augšu. Jā, viņš varbūt mums tā pašūpojam galvu traki, vai ne? Bet, ja mēs godīgi palūkojam, tas virziens jau ir ļoti ilgu laiku šāds tādā virzienā. Un mums nevajadzētu būt pārsteigtiem par tādiem izpausmēm vēl un vēl. Jautājums, ko mēs kā baznīca varam nest un darīt šajā? Redz, ko mēs varam nest. Mums, teiksim, tā vide, kādā mēs esam, teiksim, baznīcā, mums apzināti vai neapzināti, bet mums gribās tīru vidi. Teiksim, katrs, kas krīt ārā no šīs mūsu iedomātās tīrās vides, tas jau ir nevēlams. Teiksim, tur kur cilvēki, tos jautājums, kāpēc pārējie nelaid iekšā, ja? Kas viņiem bija tur nokaitējies, kāpēc viņi redzēja, ka tur ir 4, kas nes, ja, 5, un kāpēc nelaiž iekšā. Droši vien, ka likās, ka tur ir kaut kāds pamats, ja, tam visam. Un attiecīgi varbūt, ka tā kristīgā baznīca ir arī tāda, kas to savu vidi grib turēt tīru, jo tā ir vērtāk. Ja tur būs kaut kādas problēmas vai kaut kāda netīrība, ja, tas uzreiz liek tādā diskomfortā justies. Vienā no, es neatceros, tas bija GLS pasākums, un viens no lektoriem, kas šajā te runāja, viņš runāja par draudzi, kas ir atvērta, teiksim, jebkurai sabiedrības grupai. Un viņš teica, ja tu baidies sasmērēties, ja, tad tu nevari sevi saukt par draudzi. Tad tā nav draudze. Tā jau ir kaut kāda, izredzēto kaut kāda savu domvietu grupa, kurā. Bet draudzē jābūt ir vidē, kur pārējie ir, teiksim, gatavi sasmērēt rokas ar tām problēmām vai to cilvēku visu to būtību, ja, ielaist iekšā un ļaut, lai tā žēlastība kaut kādā ziņā pie tā cilvēka arī aiziet. Un te provokatīvs jautājums. Gan domājot par to olimpiādi, gan... Kur tu neskatījies? Es neskatījos, diezgan apzināti es neskatījos. Man vienmēr tās atklāšanas ceremonijas liekas garlaicīgas, vai ne? Bet nostāst dzirdēju, ja, dažādas viedokļas, un tā, ar to man pietiek. Bet vairāk par šo te mūsu šī gada aktualitāti tieši partnerattiecību legalizācijā. Un tad ir tas jautājums, kā mēs kā baznīca raugāmies uz šāda veida cilvēkiem, kas arī grib dibināt ģimenes. Protams, mēs Bībelē varam teikt, ģimene ir vīriešu un sievietes savienība. Vai ne? Bet tādu cilvēku mums sabiedrībā ir. Un labi, tagad cauri gadiem tie cilvēki nāk ārā no skapiem, ja? Bet 100 ka mums sēž dievkalpojumos cilvēki ar šādām te tieksmēm, teiksim tā, vai kas sevi definē kā homoseksuāls cilvēkus. Un līdz kamēr viņi nav pateikuši, es esmu homoseksuāls, mums ar viņiem ir problēma, nav problēmas. Nāc, sēdi, piedalies draudzes pasākumos, viss. Tiklīdz viņi pasaka atklāt, es tāds esmu, mums uzreiz ir tā, paga. Tagad mēs sāksim runāt ar tevi savādāk. Kā mums kā baznīcai vajadzētu raudzīties uz arī varbūt uz šādu te sabiedrības grupu? Un kādai vajadzētu būt tai sarunai vai tam dialogam, ja tāds ir vispār iespējams? Es domāju, viens mums jāredz, es teicu, to olimpiādas kontekstā tas virziens, kāds ir iedots un kāds tiek varbūt tās arī... negribas teikt diktēts, pušots, es gribētu teikt spiests, virzīts sabiedrībā un kāds viņš ir, un mums viņš ir jānorealizē, ka tāds viņš būs, nozīmē, ka mums tādi cilvēki būs, saskara to būs, un mums patiesībā vajadzētu būt gataviem uz to. Mēs patiesībā mums jālūkojas, man liekas, vēl vairāk uz saviem bērniem, uz savām skolām, mēs zinām visu, kas tur, un tu saki, lien no skapiem ārā, man liekas, 2 izlien, bet vēl 3 uztaisīs. Un tā ir šodienas realitāte, var būt tās vai ne. Jo, ja bērndārzā saka tev, tā kā tu nezini, kas tu esi, tev vajag pamēģināt vienu otru, tad tu zināsi,
vai ne? Jo kā gan tu zināsi, ja tu nepamēģināsi vai tam līdzīgi. Ja rada šādu vidi, tad mums noteikti šāds cilvēks būs arvien vairāk. Jautājums ir, vai mums kā baznīca, ko mēs varam dot, mēs varam patiesībā mācīt to, ko Bībele māca, ka Dievs mūs katru rada un viņam ir nodoms. Un tāpēc mēs esam tieši tādi, kādi mēs esam varbūt. Un man liekas, tā būtu viena lieta. Un pašā baznīcā mums ar homoseksuāliem cilvēkiem vai ar visādām citādām versijām, kas tagad ir iespējamas un pieejamas, nevajadzētu būt nekādā veidā lielākām problēmām kā ar citiem grēkiem, jeb cilvēkiem maldos. Un tas būtu atkal jautājums par atvērtību. Vai ne? Mēs zinām, ka Jēzum pamatā pārmeta ko? Ka viņš bija atvērts visiem, vai ne? Grēcinieku draugs. Jā, vai ne? Un dzērāja tā aizmirst. Tur arī teikts. Bet viņam pārmet galvenokārt šo atvērtību visiem. Mēs zinām, kad Marija mazgāja Jēzus kājas un žāvēja ar matiem, kas ir visnotaļ, man gribās teikt, tāds ļoti arī bišķi intīms process, ņemot vērā, kā tajā laikā kā pie galdiem tur sēdēja, gulēja vai ne. Nu tā, un cilvēki arī pie tā toreiz piedoties pārmet, un Jēzus to ļāva, vai ne. Jēzus ir visnotaļ atvērts, viņš te runāja arī tad par, kam daudz piedots, tas daudz mīl, vai ne. Un es domāju, ka mums arī jāmācās, kā baznīcē, mums nedrīkstam pazaudēt tos ziemeļus kompasā, kad Dieva priekšā nav lielāku vai mazāku grēku. Un Dieva priekšā ir grēks, un tas, kas mums atšķir, ir šeit uz zemes, ka grēkiem var būt dažādas sekas. Un tas padara mūsu acīs vienu smagāku, otru varbūt vieglāku, vai ne, vai kā. Bet mums ir jāatcerās, ka baznīca nekad nebūs debesu valstība šeit uz zemes, tādā ziņā, ka paradīze šeit uz zemes, bez grēka. Un no grēka nav jābaidās. Un tas, kas jābaidās, varbūt no sekām un ietekmes, ko mēs sludinām, ko mēs sakām. Un tas mūsu konteksts būtu, mēs kādreiz izceļam tagad tā aktuālāka tēma draudzēs, bet es esmu mācījies kopā ar diviem cilvēkiem, kas ir arī ar šādām tieksmēm. Viņi ap divi mācītāji, arī šodien vēl. Un ir tā, ka viens no viņiem es pazinu tuvāk, arī vēl šogad, arī šovasars viņu apciemoju, viņam ir ģimene un viss. Un tā realitāte ir pavisam vienkārši. Ja cilvēks zina un saprot, ko saka Dievvvārds, turās pie Dieva, un ir tas, kā tu saki, varbūt tieksme, kas varbūt nāk caur kaut kādām traumām, piedzīvoto psiholoģiski bērnību. Mēs zinām dažādas situācijas, vardarbības, ar ko tas var būt, kur viņš nemaz varbūt nav vainīgs pie tā. Tā nav viņa izvēle. Vai ne, kā kādreiz saka, citas personas var mūs salauzt. Tā vienkārši mēdz būt. Un mēs to aizmuguri, mēs nekad varbūt to arī neuzzināsim, nezinām. Bet mums jau nekas arī nav prasīts vairāk kā pieņemt tādus cilvēkus. Un ja tie cilvēki saka tā, es gribu klausīt Dieva vārdam, tā man ir autoritāte. Un tad tas cilvēks var mūsu draudzē būt un kalpot un darīt, un tas iespējams ir labākais, ko mēs viņam varam dot. Jo ja mēs viņu atstumjam, kas viņam vēl paliek, ja mēs viņu atstumjam? Kura vieta šajā pasaulē vēl viņu, kur vēl viņam ir cerība, ja šeit viņam aiztver durvis, vai ne? Šī tā patiesībā tā vienīgā vieta un tas labākais, ko mēs varam dot tādam cilvēkam. Un es saku, būt godīgiem, viens pļēgurs, viens laulības pārkāpējs, homoseksuāls, viens, kurš zog un apkrāp valsti vai krāp baznīcu, vienalga, ko viss vienāds patiesībā. Visiem ir vieta šeit, un tas, kur būtu robeža, ko es teiktu, kur mēs velkam arī pie mums ir šādas situācijas homoseksuāliem un arī no sieviešu puses situācijām. Draudzē, ka mēs vienkārši sakam, ja cilvēks ar to cīnās un to apzinās un nedzīvo, nepraktizē to, tad viņš var kalpot, dzīvot un darboties. Tad, ja cilvēks nostājas priekšā un saka, es esmu normāls, pieņemiet mani, viss ir labi, Dievs man tādu radījis un nezinu kādas vēl muļķības, teiksim, tā, mēs neļaujam viņam mācīt un vadīt un ietekmēt citus. Mēs neļaujam viņam vairs būt vadošās vietās vai arī atrasties priekšā, teiksim, slavēšanā vai vadīt kādas nodarbības vai grupas vai mājas grupas, to mēs vairs neļaujam. Bet tas ir tāpēc, ka cilvēks pazaudē kompasā ziemeļus un ka viņš vairs nezina patiesību.
Un tā, ka viņš nostājās uz tā cita ceļa, tad tā ir mūsu atbildība, ka mēs sakam, jā, mums ir cilvēki, mēs esam no draudzes izslēguši arī, un mēs sakam, mēs nevaram aizvērt baznīcas durvis tev, un mēs negribam to aizvērt. Tu esi mīļi gaidīts katrā dievkalpojumā, bet tu nevari piedalīties nevienā draudzes aktivitātē. Un liekas, tur ir kaut kādām robežām jābūt, jo kaut kādā brīdī mēs varam nonākt tajā situācijā, mēs nevaram viena cilvēka dēļ upurēt 20 citus. Un tas mums ir varbūt mācītāja draudzes atbildība izsvērt. Un Pāvils šādus piemērus arī vēstulēs korintiešiem dod, kur viņš saka, šeit būtu labāk, ka jūs kādu izslēdzat un nepielaižat klāt. Otrajā vēstulē viņš runā, ka tas sots bijis pietiekams, tagad būtu vērts uzņemt atkal atpakaļ. Vai ne? Pat tur viņš neatstum. Jūs paskatieties, teologi pārsvarā uzskata, ka šī runa ir par vienu un to pašu personu. 1. korintiešu un 2. korintiešu vēstulē par vienu un to pašu situāciju. Vai ne? Bet katrā ziņā tāda brīvība mums ir. Un tā ir varbūt tā mūsu atbildība. Un tas būtu moments, kur mēs teiktu, ja viens cilvēks ir, ja es salīdzinu mūsu gans un avis, vai ne? Un ir avis, un avis var būt dažādas avis. Varbūt avis, kas ir paklausīgas, varbūt skaļas avis, varbūt nepaklausīgas avis, bet varbūt avis, kas ir nomaldījušās. Un avis, kas ir nomaldījusies, tā ir avis, kas nezin, kas notiek, kas ar viņu notiek, un kāpēc, un kaut ko, un tā tālāk. Un tās avis nav bīstamas mums. Tās ir avis, kas mums ir jāuzmeklē, lai viņas nenoklīst. Tās mums ir jāgan un jāplīst. Tās avis nav bīstamas. Bet tās avis, bīstams ir tās avis, ko Bībele saka, kas ir vilki, plēsīgi vilki, kas ienāk šajā vietā ar konkrētu mērķi, vai ne? Un kas nav avis savā būtībā. Un tā ir mūsu problēma. Un mūsu varbūt draudzē mācītājiem jāmācās vienmēr atšķirt noklīdušās avis, kurām ir šeit vieta, un vilkiem, kam nav šeit vieta. Un vilkus mēs droši sirdi raidam ārā, nav viņa vieta. Bet noklīdušas avis mums ir jāsaudzē. Tās mums ir jāsargā, vai ne? Un jāvada atpakaļ ganāmpulkā. Ja tas atbild tev jautājumu. Jā, bet tas atkal ir joprojām saistībā ar šo te tās tīrās vidas principu, ja, kas ir kādos varbūt ieaudzināts. Jo, kā tu saki, tur atnāk cilvēki, tu uzreiz viņiem nevari pateikt, bet Bībele saka tā, ja tev tagad ir jāmainās. Viņš vispār varbūt tādos konceptos nedomā. Bet viņam tā iekšējā tā vilkme ir, kad ir Dievs, ja, un ka tur es varu kaut ko priekš sevis, kādu mierinājumu dabūt. Ja, viņš atnāk. Un tas ir tas jautājums par to laiku. Man ir jāļauj tam cilvēkam būt. Es viņu aicinu. Un, protams, ka tur mēs iepazīstamies. Ja, un tad notiek šī tā virziena parādīšana. Bet zin kā, reku, Svētajā rakstā saka šādi par šo tavu dzīvi. Vai tu gribētu kaut ko tādu piedzīvot? Ja tas cilvēks tur... Zini, kā es atbildētu? Man tagad ļoti interesanta situācija. Man šeit sēž manas svētdienas skolas skolotāja. un ir tā, es nācu uz svētdienas skolu, un Indra bija pirmā skolotāja, un man neinteresē nekas par Jēzu. Godīgi, bija vienalga, ko man tur stāst. Atceros, laikam, pirmās reizes bija sēdējām kaut kur pie klavierēm, Jēzus baznīcā tādā pusaplītī, aplītī kaut kādā. Un tā, bet kas man patika, es jūtos pieņemts. Man nesita lineāli pa pirkstiem, kad es runāju skolā, man tā darīja. Vai ne? Un tā attieksme, tā vieta, un tas liek tev tā kā nākt vēl, gribu vēl. Un tas patiesībā, un es domāju, ka tieši tas varbūt tas arī bija tā, kad cilvēki nāca pie Jēzus un viņus vilka. Vai ne? Viņi kaut ko tur jūta, saņēma, piedzīvoja, vai ne? Un tāpat tās arī draudzē. Jūs palūkosieties lielākā daļa cilvēku, kad viņi nolēma nākt uz kādu draudzi, kas ir tās lietas, ko viņi saka. Man ļoti uzrunāja mācītājs, skaidrais prediķis vai kaut kas tāds. Ne, viņi saka, man patīk atmosfēra, man patīk draudzes, jūtos pieņemts. Es jūtu kaut kādu mīlestību, jūtu kaut ko citādāku, vai ne? Kaut kā. Un tās ir tās lietas, ja, kas komunicējās, ja mēs nododam cauri tā atmosfēru un viss, kas liek tā kā nākt un būt. Un tā vilkme, ko saka, varbūt cilvēks nāk, bet ne uzreiz nozīmē, ka viņš dzird, jeb saprot, jeb kā, vai ne? Un Jēzus arī
runāja uz cilvēkiem, cilvēki nāca simtiem, vai ne? Mēs zinām, un bija tādas situācijas, kur Jēzus teica, jūs gribat dzirdēt patiesību, viņš pateica patiesību, un ko cilvēki pateica? Šie vārdi ir smagi, kurš tādus var klausīties, ejam projām, vai ne? Nu tā. Viņi nebija gatavi dzirdēt, pieņemt tās lietas, un tomēr viņi bija nākuši, viņi nāca, kaut kas vilka viņus, vai ne? Un es domāju, mums tā pati situācija līdzīgi Dievs jau aicina un ved cilvēkus, un man liekas, mums arī jāmācās uzlūkot tos cilvēkus, kas ir atnākuši uz draudzi, kā tādus, kas nav atnākuši vienkārši tā, bet ko Dievs ir sūtījis. Ka Dievs kaut kādu darbu dara, jo mēs jau tās sirdis nemainam. Dievs ir tas, kas viņos ieliek kaut kā, kad viņš, nezinu, x gadus iet garām jūs baznīcai, redz torni, ir uzaudzis visu mūžu Talsos, vai ne? Viņš to torni zina jau no 3 gadu vecuma, vai ne? Bet tā, ka viņam ir 46, viņš pirmo reizi ienāk. Vai ne? Un kāpēc viņš nav ienācis ātrāk, kas viņa dzīvē, vai kā mēs. Un man liekas, mums arī jāapzinās pašiem, kas mēs esam baznīcā, ka mums ir liela žēlastība bijusi saņemta, ka mēs tie esam. Vai es varu teikt, ja mana mamma nebūtu piespiedusi man nākt uz svētdienas skolu, es te nebūtu. Vai ne? Man mamma piespieda mani. Mums bija dīls 2 reizes jāiet. Mēs teicām vienu. Mamma teica, jāiet uz svētdienas skolu. Es esmu cilvēks, kurš ir uzaudzis tajos laikos, kad uz skolu bija jāiet 6 dienas nedēļā, arī sestdienā, padomju laikos. Pateikt vēl svētdienā, tas ir visšausmīgākais, kas var būt skola, vēl arī svētdienas skola. Un tad viņi teica, viņi atradīs skolu, kas nav svētdienā, vai tad mēs iesim. Un mana loģika teica, svētdienas skola ne svētdienā skan ne pārāk loģiski, vai ne, meklē droši, atradīs iešu, vai ne. Viņā notika Dieva brīnums, viņa atrada svētdienas skolu otrdienā. Un mēs bijām apsolījuši 2 reizi iet, jo viņi teica, 1 reizi ne, bet 2 reizi jāaiziet. Un es atceros to reizi, pat, kad viņi to teica, mēs sēdējām, un tagad vecākā paudze Bordertauna jums kaut ko izsaka. Jā, otrdien vakaros viņa bija. Un otrdienas vakarā mēs, lai mamma mums vairāk nemoka, iesim 2 reizes, ļauj mums skatīties, vai ne? Un mēs nosījāmies Bordertaunu, un viņi atrada svētdienas skolu kaut kādu, kas ir otrdienās Bordertaunas laikā. Un mēs bijām apsolījuši 2 reizes iet uz viņu. Un mēs aizgājām 1 reizi ar brāli, un 2 reizi aizgājām kā solīts. Un 3. reizi mēs aizgājām, kad mums neviens nelika iet Bordertaunas laikā uz svētdienas skolu, vai ne? Pirms tam es nekad nebūtu domājis, ka es apmainītu svētdienas skolu pret Bordertaunu. Džeks Kredoks, Klaivs, Benets, kurš tos, tādi, vai ne? Tā, bet toreiz, un mēs tās ir tās lietas, kas, izmaina, ja mūs, pieņem, ja mums jāatcerās tas, ka mēs šeit esam, nav privilēģija, kaut kāda tā ir privilēģija arī, bet mēs neesam labāki, mēs vienkārši esam saņēmuši žēlastību. Vai mēs varam viņu nedot citiem? Es domāju, tas mums pašiem ir, tā tīrā vide, tā nav tīra vide, tā ir žēlastības vide. Vai ne? Un mēs nevaram citiem dot neko mazāk, kā to pašu žēlastību būt šeit, vai ne? Un patiesībā mēs arī esam vienalga kādu teologu, vai kā mēs visi teiktu, pārmaiņas un dziedināšana var notikt tikai pie Jēzus. Kā lai mēs aizsūtam tos cilvēkus, protams, sakam, dziedinies, tad nāc, vai ne? Ne, viņiem jānāk šeit. Šeit tam var notikt. Mums ir bail kādreiz, kāda te tā vide kļūs. Bet man liekas, ka tas ir līdzīgi kā tāds piemērs, arī es atceros, kaut kad jauniešos mēs darījām. Mācītājs Reinis Bikše uzdrošinājās ēst karoti ar kanēli. Esat kanēli, ēdam karoti ar kanēli, mēģinājuši norīt? Nedariet to. Tas nesanāks. Bet tāpēc, ka kanēls nešķīst ūdenī un mūsu sieklās, viņš nešķīst. Mēs nevaram norīt to kunkuli nekādīgi. Un es to gribēju kā piemēru teikt, tāpēc mums bail, ka mēs pazaudēsim mūsu ticību vai mums kaut kas slikts notiks no tiem cilvēkiem. Ja mēs turamies pie Dieva, dzīvojam Dieva vārdā, mums nekas neapdraud. Mēs nešķīstam ūdenī. Ticība nešķīst tā vienkārši. Ja tas tā būtu, tad Jēzus turētos pa gabalu no cilvēkiem. Neļaut ne Marijai Magdalēnai, ne savas kājas aiztikt, neko, vai nekur vispār. Vai ne? Tā, lai to, bet Bībelē viņš visu to darīja, un Bībelē teikts, un viņš bija bez grēka. Sveši grēki nelīp tā klāt. Bet tas ir labs atgādinājums, ka patiešām tu sāc ar to savu apziņu, ka tu dzīvo tajā žēlastībā.
Kad tu paskaties uz savu dzīvi, jā, bet es šeit nebūtu, ja tā žēlastība nebūtu ar mani. Tā. Un tad varbūt tās domājot par to draudzes vidi, baznīcas vidi, sabiedrību, kad mēs izdzīvojam to savu, varbūt ikdienas ticības dzīvi, savu ticību, žēlastību apzinoties, ja, tad mums nevajadzēs, zvanīt uz kristīgo rādio, ja, ko par to saka Bībele un jautāt, vai es drīkstu vilkt džins bikses vai nedrīkst, ko par to saka Dieva vārds, ja, vai tad mums nevajadzēs varbūt dibināt kādas draudzes, ja, kas saka, mēs tagad pieņemam pilnīgi visus, ja, jo Dievs pieņem pilnīgi visus, bet mēs nesakam mainies. Ja. Kad ir tas trešais ceļš, nevis tajās galējībās kristi, bet kad tu apzinies sevi iepratīm tam trīsvienīgajam Dievam, kā tādu puteklīti, bet kuram tā milzīgā žēlastība ir dāvāta. Man liekas, vispār vārds žēlastība ir tāds mūsu baznīcā ļoti notrulinājies laika gaitā, vai ne? Jo mēs, mēs tik viegli kādreiz sakam visi no žēlastības, bet kas? Reizēm ir tik grūti atbildēt, kas no žēlastības, vai ne? Viss, kas viss? Viss, vai ne? Tā. Bet patiesībā, ko tas nozīmē mums visi no žēlastības, tad nekas nav no mums. Vai ne? Kas ir tāds, uz ko mēs varētu pretendēt un teikt, šo mēs te paturēsim, šo es te tagad rezervēšu uz sev, šis te mēs uzcelsim mūri. Un mūsu izvēle patiesībā sabiedrībā, atgriežoties pie valsts baznīca vai kā mēs ietekmējam vai vērtībām, man liekas, visam vienkārši. Baznīca vienmēr dara vienu, es esmu cauri arī vēsturē skaties, arī padomu laikos un visos ir vienmēr bijis ļoti interesanti, kad pat kara laikos ir baznīcas, kas bruka un gāja postā, un ir baznīcas, kas cēlās augšā. Padomi laikos visas baznīcas klapēja ciet, Jaunjelgavā baznīcu uzcēla, iesvētīja un sadarīja un vēl legalizēja. Padomi laikos, kad vispār nevarēja baznīcu uzcelt, kur vēl piereģistrēt, varēja. Vienas gāja augšā, cita krīt lejā. Tas nav atkarīgs no laikiem vai no kā. Drīzāk tas baznīca vienmēr ir tādā procesā, vai viņa ceļ mūri un izolējās no sabiedrības, vai respektīvi baidās, norobežojās, vai viņa cenšas savu mūru nojaukt un būt tuvākā kā cilvēkiem. Vai ne? Un mums vienkārši tas ir dinamisks process, jo tas viss saistīts ar cilvēkiem, vai ne? Un varbūt kādiem baznīcas vadības lēmumiem, bet katrā arī lokālajā vietā. Un vienkārši es pie mums skatos arī draudzē, bieži vien vienkārši vai mēs ceļam mūri, vai mēs jaucam mūri nost, vai ne? Vai cilvēki var nākt un būt, vai ne? Un nav jau tā, kad kādreiz tāds piemērs, es ticu, ka katra draudze grib augt. Un katrā draudzē tas ir jau iekšā. Jēzus teica Pēterim, tu esi klints uz kā es celšu baznīcu. Nevis tu, Pēteris, celsi uz manis Jēzus baznīcu, vai ne? Bet Jēzus teica, es uz tevis celšu baznīcu. Tu būsi tur, un es tur audzēšu, es tur darīšu, vai ne? Un jūs paņemsiet kartupeli, mani fascinē kartupelis, jo man kaut kad uzdāvināja sieva kartupeli sirsniņas formā, atrada kaut kur, veikalā nopirkt sanāca, tas ieliks mukā kastītē, un man sievai dāvināšanas dāvana, bet mīlestības valodu, un visu kaut ko dāvina, un es tās lietas krāmēju kaut kur nost, un lieku viņas nost, un pēc kāda laika es izvilku to kasti ārā, tumsā, istabā, kaut kur kaktā stāvējusi kaste, tu atver viņu vaļā, un tur ir asni. Viņš grib augt. Vieta nekāda, gaismu viņš nav redzējis, neko. Bet viņš zina, tur ārā pavasaris, vai ne? Tas nekas, ka viņš ir telpā, radiatoru, vai ne? Tur ne pagrabā, nekur istabā. Bet viņš dzen asnus. Un man liekas, ka tā ir tā patiesība par draudzi. Tāpēc mēs arī diskutējam, kad cīnāmies ar tiem jautājumiem. Tāpēc, ka mūsos iekšā ir tas, ka Dievs caur savu svēto garu grib, ka mēs augam. Viņš liek, viņš kustina, viņš liek dzīt asnus. Un man tāpēc, es bieži skatos uz lietām, nevis kas man ir jādara, lai draudz varētu augt vai kā, bet kas varbūt jāpaņem nost, lai viņa varētu augt. Kas ir tas, kas traucē? Jo to galveno spēku augt nedod mācītājs vai kas. Tas nāk no Dieva gara, to dara Kristus pats. Kādreiz vienkārši lietas, kas traucē augt, kas neļauj būt pie sabiedrības, uzrunāt cilvēkus, vai mēs visi gribam sludināt, vai ne? Un mūsu baznīcā jau ir tāds teiciens, mēs sakam bauslība un evaņģēlijs, vai ne, un sludinam vārdu un tā tālāk, bet Jēzus saka,
aramais tīrums ir tur ārā, ne šeit iekšā, vai ne? Tas tāršana jānotiek tur, ne šeit. Un tas nozīmē, ka es mums skatos draudzēs, kur es esmu, vienkārši kur ir tās vietas, ja es zīmēju tādus 2 apļus, ja viņi ir tālu viens no otra nost, tad viņi viens otru nevar ietekmēt, vai ne? Un viņiem jāpārklājās. Ja mēs tos apļus uzzīmējam šādi, ka viņi pārklājās, tad tikai tā daļiņa pa vidu būs tā, kur viņi iedarbojās. Tas nozīmē, ka tikai tajā vietā, kur kristieši, kur baznīca saskarās ar pasauli, tur var notikt bauslība un evaņģēlijas. Tur tā misija, sludināšana vispār var notikt. Tas, ka mēs sludinām baznīcā, neko daudz nemaina, vai ne? Tam jānotiek kā šajā vietā, kur iedarbojas, kur viņi pārklājās. Un es skatos, mums vai mūsu draudzē ir vietas mūsu cilvēkiem, kas pārklājās. Un es pats savā dzīvē skatos, es vienmēr teicu, ka es gribu būt arī normāls cilvēks. Un tas nozīmē, ka es gribu būt visu laiku arī. Man ir svarīgi, ka es ar vienu kājās arī sabiedrībā un sastopu cilvēkus. Un es turismu jomā darbojos un es kādreiz teicu, brīvā laikā var arī pastrādāt. Un tad es ar visu laiku redzu cilvēkus, sastopu cilvēkus, kas dzīvo ikdienā, kas nedzīvo ar baznīcu. Un es visu laiku patiesībā kaut kādā ziņā varu just, un ko elpo citi cilvēki vienkārši ārā pasaulē, ārpus baznīcas. Jo mums ir ļoti viegli noslēgties mūsu tādā kristīgā geto, jeb tādā, vai ne, un elpo tikai savu gaisu. Un tad ir tā, ka mums ir grūti runāt ar cilvēkiem ārpusē, vai kaut ko viņiem pateikt, jo mēs nezinām, mēs viņus vispār nesaprotam. Vai ne? Un, man liekas, daudzi mācītāji vispār nesaprot cilvēkus ārā. Viņiem ir savs priekšstats par sabiedrību tur ārā, bet viņi īsti tur ārā nav bijuši. Vai ne? Viņiem nav nekas mīļš tur ārā vai kā, tādā ziņā. Vai ne? Un man liekas, ka mēs lūkamies Bībelē, man fascinē viena rakstu vieta, kur kā Jēzus, mēs redzam vienas un tās pašas lietas, bet ka Jēzus redz citādāk. Un ja mēs skatāmies kā Dievs, tad mēs redzam lietas caur Jēzus prizmu skaidrāk. Un es tā iedomājos, pagājušajā svētdienā tieši gatavojot, es domāju, cilvēki gāja uz Jeruzalemi, un jūs draudzes cilvēki, jūs zināt, kas bija Jeruzaleme priekš jūdiem toreiz. Templis, tā lielā pilsēta, tas centrs visam, un jūdi gāja uz turienu, un viņiem ejot no saviem tūkstnešiem, no savām būdiņām, vai ne, tā bija pilsēta, tas bija grandiozi, tas bija vareni, vai ne, tas bija piedzīvojums, vai ne, mēs zinām, Jēzus pazaudējās Jeruzalemē, vai ne, jā. Un, tā bija liela, tas bija kaut kas grandios, un tur varēja upurēt un sakārtot savas attiecības ar Dievu, vai ne, un tā. Un man fascinē, un es ticu, ka cilvēki, kas gāja, vai bērni, kas gāja līdz vecākiem, pirmo reizi ieraugot Jeruzalemi, bija, vai ne, tas piedzīvojums. Un man fascinē vieta, kad Jēzus ierauga Jeruzalemi pirmo reizi. Tad Bībelē īsākais pants, vai ne? Viņš raudāja, vai ne? Viņš redzēja to pašu, ko citi reiz sajūsmināties un teikt, beidzot es šeit esmu šī te grandiozā, varenā, īpašā Dieva tuvā. Un Jēzus lūkojas uz to pašu un raudāja, vai ne? Un man liekas, ka tas ir tas, kā mēs lūkotos uz sabiedrību, mums jāmācās lūkoties caur Jēzus acīm, mēs varbūt neredzēsim grēku, nevērtības, nepareizas lietas, kas notiek arī, bet mēs vienkārši raudāsim par tām lietām, vai ne? Un tagad mēs raudāsim, tad mēs domāsim kaut ko darīt. Un man liekas, raudāšanai vēl ir viens tas, varbūt tas simbols, tas iemesls, kad mēs raudam, nozīmē, ka mums sāp. Mēs vienkārši tā ir tur tā sabiedrība, tur tās nepareizās lietas, vai tur tie grēcinieki, kā tu teici, vai ne, vai pagāni, bet ka mums tas sāp, kas tur notiek. Un arī par tiem lēmumiem, tagad par tām attiecībām, un būs mums tie cilvēki, kāds saka, draudzēs, un būs viņi arvien vairāk, vai ne? Jautājums, kā mēs lūkosimies viņiem, un es gribētu, ka mēs raudātu par to, ka mūsu sirds raudātu par viņiem. Jo tad tas nozīmē, ka mēs viņus mīlam. Mēs nemīlam grēku, bet mēs mīlam grēcinieku. Un tam liekas, mēs esam tieši tajā vietā, kur bija Jēzus, kurš tik ļoti labi spēja atšķirt grēku no grēcinieka, vai ne? Un neskatoties uz grēku, ieraudzīt to grēcinieku, raudāt par viņu un arī upurēt un mirt par viņu, ja kaut kas vajadzīgs, vai ne? Un es domāju, mums kādreiz arī baznīcā jājautā, varbūt mums kādas lietas ir jāupurē.
to cilvēku labā. Vai ne? Teiksim, jūs upurējāt šeit solus, es redzu, vai ne? Tas ir labs piemērs. Es zinu brīnišķīgu stāstu par kādu Šveicē brīvbaznīca, veca brīvbaznīca, 100 vairāk gadu veca. Viņi bija baznīcā uzcēluši kanceli. Un viņiem baznīca bija vairāk tā kā tāds draudzes nams un tad sanākšanas zāle. Un tad kādā reizē pacēlās diskusija draudzes vecajā tādā padomē un par to, ka iespējams, ka nav vairs tik moderni tagad 2000. gados runāt no kanceles. Jo agrāk runāja no kanceles, tāpēc, lai skaņa tālāk aiziet, vai ne? Ka visi sēž savās vatas jakās, vai ne? Tā tad, lai tā skaņa aiziet. Bet tagad baznīca apskaņotas, vai ne? Jums arī superīgas skaņa iekārta. Vai vajag to kancelē jākāp mācītājiem? Un tad viņiem bija tāda sajūta, ka viņi teica, tas, ka mācītājs kāp kancelē tajā brīdī, ka tas nav vajadzīgs vairāk skaņas dēļ, ka viņš paceļās pār cilvēkiem. Un ka tas traucē kādiem cilvēkiem nākt uz baznīcu, ja mācītājs tur tā no augšas viņiem krata rādītāju pirkstu, vai ne? Kuru tas netraucē. Bet katrā ziņā nav svarīgi, vai tas tā ir vai nav. Man tas nav tas stāsts par kanceli, bet tas foršākais bija, ka viņi nolēma, ka viņi to kanceli novāks. Jo foršāk, ka mācītājs runā kopā ar mums ir vienā līmenī. Tīri simboliski viņš ir viens no mums, vai ne? Un tā viņi nolēma, visi priecīgi nobalsoja. Viens vīrs bija skumjš tajā brīdī, bet viņš klusēja. Tas bija vīrs, kurš to kanceli bija būvējis un uzdāvinājis tai draudzē. Viņš bija vecs zemnieks, galdnieks. Šveicē tas bija, vai ne? Un viņš bija viņu pirms ļoti, ļoti daudziem gadiem, kur visi, kas tajā draudzes padomē nemaz nezināja, ka tā ir viņa taisīta kanceli, vai ne? Bet viņš klusēja. Un tam likās visforšākais, ko es no šī notikuma dzirdēju, bija, ko šis vīrs teica. Viņš teica, ka ja viņa traucē, ja viņas noņemšana kādu atgriezīs pie Jēzus, tad viņš ir ar mieru. Viņam tikai viens noteikums. Viņš pats viņu noņems nost. Viņš pats nozāģēs to kanceli. Vai ne? To arī viņš izdarīja. Viņš pats savām rokām noņēma to, ko viņš pats bija uztaisījis savā jaunībā un dāvinājis draudzē savās vecuma dienās. Viņš noņēma to nost. Bet man patīk tas arguments ar asarām acīs, vai ne? Bet viņš teica, ja tas kādu atgriež, es esmu gatavs. Un tā doma man patīk. Tas stāsts nav par kanceli, vajag vai nevajag kanceli, bet tā doma, ka mēs esam gatavi kaut ko upurēt, to citu dēļ, tā man likās zelta vērta, vai ne? Un ko mēs esam gatavi upurēt no savas nāmā dievkalpojuma kārtības, savas izturēšanas, savām prasībām. Visu, ko mēs šodien esam daudz runājuši, to cilvēku dēļ, kas ir tur, vai ne? Tā es varbūt varētu savilkt kaut kādā ziņā kopā. Tas būtu tas galvenais. Un, kā varbūt es cenšos gribēt, ka mēs kā draudzes arī vai baznīca šajā laikā uzlūkot sabiedrību un jautātu, kas mums ir, ko mēs varam darīt. Un vai mēs esam gatavi upurēt. Mēs zinām, Jēzum mūsu doto žēlastību, mums dāvāto žēlastību maksāja visu. Tā mums teorētiski vajadzētu mums šeit sēdēt šodien un teikt, ja Jēzums maksāja visu, tas mums nedrīkstētu maksāt mazāk vai lētāk, vai ne? Ko tur vairāk kaut ko piebilst? Ģirds tā skaisti visu savilka un tādā kopsavilkumā, lai parādītu, ka tas sākās ar mums pašiem un to savu gatavību būt tajā Dieva darbā. Varbūt, ka jums kādam ir jautājumi? Ģirtam? Kurš ir atbraucis? Mikrofonu es jums nedošu, jūs varbūt varat piecelties, pateikt jautājumu. Es pateikšu mikrofonā, lai arī ierakstā jautājums tiek dzirdēts. Ir kāds jautājums? Kā kārtīgiem luterāņiem viss ir skaidrs. Latvieši nekad nerunā. Es jau brīnos, ka tu kaut ko tādu dari. Mums ir tāpatās. Jautājumu nav. Cerība mirst pēdējās. Kad ir kafija? Kad būs kafija? Vienīgais jautājums. Kafija. Visi jau domā par kafiju, bet ja jums nav jautājumu vairāk, tad mēs varam teikt Ģirtam paldies par viņa atvēlēto laiku mums, atbraucot uz Talsiem no Rīgas
un par vērtīgām kādām atziņām. Paldies, paldies. Aplausus, lūdzu. Paviesoties pie jums.